Partijas Vienotība Jūrmalas birojs atrodas Kauguros. Nepavēlti ir izvēlēta šī vieta, jo tieši Kauguros dzīvo vairāk par 50 000 iedzīvotāju. Partijas Vienotība Jūrmalas atvērtas birojs ir milzīgs ieguldījums ne tikai partijas attīstību un partijas labā, bet arī visas Jūrmalas un jūrmalnieku labā. Partijas birojā notiek visdažādākas aktivitātes dažādākām paaudzēm, notiek pasākumi bērniem, piemēram, radošas darbnīcas, Ziemassvētku pasākumi bērniem, eglītes, notiek pasākumi jauniešiem, spēļu vakari, pasākumi, kas saistīti ar interaktīvo izglītību, notiek pasākumi pieaugušajiem, piemēram, semināri par maksātnespēju, semināri par ģimenes attiecībām un vērtībām. Vienlaikus, protams, nevar aizmirst par to, ka birojs ir lieliska iespēja jūrmalniekiem satikties ar mūsu partijas Vienotība politiķiem. Uz Jūrmalas biroju ir atbraukuši tādi politiķi kā Jānis Reirs, Artis Pabriks, Kārlis Šadurskis, protams, partijas priekšsēdētāja Solvita Abulteja, izglītības ministri Inna Druvieti, Edvards Miltēns un ļoti daudz citu populāru, veiksmīgu partijas Vienotība politiķu. Šī ir lieliska iespēja mums jūrmalniekiem uzdot jautājumus partijas deputātiem par tām tēmām, kas viņam ir aktuāli, saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Līdz ar to uzskatām, ka šī biroja atvēršana ir lieliska iespēja gan iedzīvotājiem, gan politiķiem komunicēt. Un jo vairāk šādu biroju pastāvētu Latvijā, jo ciešāka būtu saikne starp sabiedrību un politisko varu. Skojniekam mēģināja Rīgas Priņģi, kur ļoti mēģina parādīt, ka viss ir slikti, politiķi ir slikti, noveduši valsti nabadzībā. Un viss mums ir slikti. Un cilvēks, kurš jau ir tādos ļoti cienījamos gados, tomēr saglabājas tā ļoti gaiša attieksme pret dzīvi un to tā pamatdoma, ko es domāju, tas ir, kāpēc es esmu nākus politikā un domāju, ka kāpēc jūs esat šeit, ka katrs var kaut ko ietekmēt un katrs ir atbildīgs par to, kas notiek. Un nav kaut kāda mistiska valsts, kas novada kaut kur nabadzībā, un ja mēs gribam tikt tādā no nabadzības, tad par to ir jācīnās mums pašiem. Protams, valstī jāpieņem tāda likuma, lai mēs to varētu izdarīt. Un visi kopā mēs varam veidot Latviju par tādu vietu. Es domāju, ka tā tiešām ir Dieva dota vieta, kurā mēs dzīvojam. Šodien tā saule spīd, un tas ir tik skaisti. Un mums šobrīd, lai cik mums liekas, ka mums ir grūti un nepareizi, un lai kā iegājās par straujāko ekonomisko izaugsmu un pārējām lietām, mums ir iespēja pārējā Eiropā būs jāizlīdzinās ar to, cik viņi ir bagāti un trešni dzīvojuši. Mēs esam dzīvojuši ļoti nabadzīgi, un mums ir tā iespēja iet uz augšu. Un visas iespējas ir, tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai mēs to nepazaudējam. Un otra lieta, droši vien, par ko šodien ir jādomā ļoti, tas ir nevar būt tā, ka mums neietekmē tas, kas notiek Ukrainā, un mums par to nevajadzētu domāt. Jo, ir tie signāli, nākamā plānošanas periodā sporta būvēm finansējums nav paredzēts. Tā ir nostāja. Domājiet paši, jā. Tieši tāpat kā, piemēram, jaunām skolām un bērnu dārziem rekonstrukcijai, jā. Degradēto teritoriju sakopšanai, jā. Tā mēs arī, piemēram, Daugavas stadiona sakopšanai varētu cerēt uz nelielu naudu, bet ne, piemēram, uz visu finansējumu stadionam, ko mums ļoti vajag gan tagad skolēnu un pēc tam pieaugušo dziesmu svētkiem, gan arī sporta spēlēm. Tā ka, diemžēl nav labi. Es jums pašlaik nevaru pateikt neko iepriecinoši.